bērni spēja radīt brīnišķīgu mūziku. Bet kas ir vēl jau svarīgāk, brīnišķīga mūzika spēja radīt tikpat brīnišķīgus bērnus. Skolotāji, skolu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, labrīt un esiet sveicināti šajā mūzikas templī. Ir liels prieks, ka jūs tik veiksmīgi esat atpūsti uz Liepāju. Gandrīz 800, jūs iedomājaties, gandrīz 800 cilvēku no visas Latvijas ir atpūsti uz šo vēju pilsētu, un mums par to ir liels prieks. Jau 7. gadu mēs tiekamies. Mani sauc Edgars Kuzmans, un man patiesībā ir liels gods būt šeit starp Latvijas izglītības sistēmas pirmajām vijolēm. Jūs drīkstat paši sev aplaudēt tagad? Jūs tā domājat, kā gan savādāk es jūs varētu uzrunāt pagājušajā gadā, kad mēs tikāmies Cēsīs, tad es jūs saucu par mūsu skolas sistēmas bruņiniekiem. Bet šeit, Liepājā, šajā burvīgajā koncertzālē, protams, ka jūs esat pirmās vijoles. Un, ziniet, pirmās vijoles skan tomēr ļoti labi, bet ja mēs tā padomājam, jūs taču esat orķestrs. Jūs taču esat kārtīgs orķestrs, un orķestrs nevar iztikt tikai ar pirmajām vijolēm vien. Mums šeit ir nepieciešams klarnetes un čelli, un mums kaut kur otrajā stāvā ir arī perkusijas, vai ne? Jūs šodien būsiet atbildīgi izdozes laikā par to tremoloto visiem tiem skaņu efektiem. Lūk, orķestrs. Jūs esat kārtīgs izglītības orķestrs, un ziniet, kurš ir pats svarīgākais cilvēks orķestrī? Pirmā vijola. Kāds tomēr par sevi ir ļoti augstās domās, tas ir labi. Tādiem jums ir jābūt. Bet, diriģents. Te jau tā atbilde izskanēja, un lai kā man gribētos, es šodien neesmu diriģents. Nē, es varbūt tās esmu nedaudz privileģēts klausītājs, kuram ir iespēja būt aizskatuvē. Tas es esmu šodien. Diriģents jums ir kāds cits, un diriģents, ziniet, tas patiesībā ir ļoti sarežģīts amats, tāpēc, ka diriģents nevienmēr visiem patīk. Un diriģentam nevienmēr visi grib klausīt. Bet ja neklaus, tad nav rezultāts. Diriģentam vajag klausīt, jo viņš ir tas, kurš tomēr atbild par jums visiem, un tad, kad jūs kā orķestranti sēžat, viņam visu laiku ir jāstāv kājās. Tāpēc Latvijas izglītības sistēmas diriģents Kārlis Šadurskis. Sākam. Jā, paga. Kāpēc man nav notis priekšā? Te kaut kāda misēšanās notikusi. Labi, tad jums būs man mazliet jāpalīdz. Sāksim ar nelielu iesildīšanos. Labdien! Paceliet lūdzu rokas, kuri ir bijuši pagājušajā gadā Cēsīs. Labi, paldies. Tagad lūdzu paceliet rokas, kuri nav bijuši Cēsīs. Apmēram pusi uz pusi, ja? Tātad partitūru apmēram puse orķestra zina. Jā, 800, tas ir ļoti nopietns orķestris, bet man nāk prātā cita doma. Ja jūs esat šeit, kas tad strādā? Labi. Patiesību sakot, ir man drusciņ bail uzrunāt tik lielu skolotāju, speciālistu, izcilnieku, pirmo vijoļu, bruņinieku pulku, bet es mēģināšu. Un es mēģināšu atgādināt ar to, kas notika pagājušajā gadā Cēsīs. Atceraties, tie, kas bija viens uzdevums par 2 puišiem un meiteni, kura pateica vienam datumu, kurā dzimusi, otram mēnesi un 10 iespējas, un tad bija jārisina šis uzdevums, lai, tur bija daži nosacījumi doti. Sakiet lūdzu, paceļam rokas, kas atrisināja šo uzdevumu.
Redzat, ja jūs būtu atrisinājuši, tad būtu reālas problēmas. Bet jūs to neizdarījāt, jo cilvēkam, arī skolotājam, ir jāmācās visu mūžu. Turpiniet risināt. Un es domāju, ka mūs šajā zālē vieno šī apziņa, ka skolēniem jāmācās visu mūžu, skolotājiem jāmācās visu mūžu, un ja mēs gribam tiešām jēgpilni risināt mūsu projektu Skola 2030. Kāpēc Skola 2030? Tāpēc, ka jauno izglītības standartu iesākot 18. gadā mazuļiem, tad mēs skaitām klāt 12 klases, un mēs varam teikt, ka pirmais projekta posms 2030. gadā būs beidzies. Kompetenci pieejā balstītā standarta ieviešanu skolās. Un es zinu, ka droši vien jūs visi vai lielākā daļa ar nepacietību gaidāt, kad varēs sākt. Un varbūt kāds baidās no tā, ka būs jāsāk. Bet jebkurā gadījumā iziet no komforta zonas un uzsākt pārmaiņas ir ārkārtīgi nepieciešami. Un pārmaiņas mums taču visiem ir vajadzīgas. Mēs taču esam ļoti radoša, idejām bagāta tauta. Un augsta līmeņa Eiropas Savienības un citi eksperti novērtē mūsu panākumus, mūsu soļus, kur mēs ejam pareizā virzienā. Pagājušā nedēļā man bija iespēja tikties ar OECD ekspertiem, Eiropas komisijas ekspertiem, OECD bija pirms tam, kuri atzinīgi novērtēja tās pārmaiņas, ko mēs mūsu zinātnes pārvaldībā, inovācijas spējā, ko mēs veicam. Un patiesībā mūsu izglītības sistēmai taču ir jābūt gan zinātnē balstītai, gan inovatīvai, gan uz skolēnu orientētai. Mēs taču visi gribam mūsu bērniem iedot to labāko, lai viņiem būtu vienkārši laimīga dzīve un interesanta dzīve pēc tam. Un inovācija nav iespējama bez radošuma. Un mēs Latvijā esam ļoti radoši. Vai ne? Mēs esam gatavi mūžīgi ģenerēt jaunas idejas, mūžīgi diskutēt par labāko modeli un nekad nesākt. Igauņi nav tik radoši. Viņi apdomā, ko un kā darīt, tad pēc tam ir jāķers pie darīšanas. Mīļie, mēs taču arī ķeramies pie darīšanas, vai ne? Es domāju, ka šis jaunais izglītības satura centra un izglītības zinātnes ministrijas projekts, kompetenci pieejā balstītās izglītības standarta projekts, tā ir mūsu vienreizēja iespēja gan iziet no komforta zonas, gan iedot mūsu bērniem un jauniešiem pašu labāko. Un droši vien, ka katram ir vajadzīgs kaut kas, piemērs dzīvē, kāda izcila personība, ar ko līdzināties, pēc kā tiekties. Es zinu, ka Liepājā visi grib būt Kristapi Porziņģi. Varbūt Mairi Brieži. Varbūt Vjačeslavi Kašķējevi. Bet man šķiet ļoti svarīgi runāt par izcilām personībām mūsu skolu vidē. Un, ja es runāju pirms gada Cēsīs par Danu Narvaišu, cēsinieci Danu Narvaišu, tad es šodien gribu teikt dažus vārdus par kādu izcilu Liepājas skolotāju. Par Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktoru Kārli Strautiņu. Un tas ir viens liepājnieks, ar kuru es tikos pirmo reizi pirms apmēram 2,5 gadiem, viesojoties viņa skolā, un man izbrīnīja viena lieta, ka bērni uz šo skolu nāk ar prieku, un viņi mācās ar prieku, un ir rezultāti. Un, protams, ar bērniem ir vieglāk, ar skolotājiem ir daudz grūtāk, to jau jūs zināt, bet arī skolotāji šajā skolā strādā ar prieku. Un
ko var panākt ar modernu pieeju izglītībai, ar pašiniciatīvu, ar jaunām idejām, ar to, ka mācību procesā bērni nejautā, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Bet bērni jautā, kā es to labāk varu izdarīt, kā es labāk varu atrast risinājumu tai vai citai problēmai. Un man šķiet, ka tas taču ir mūsu galvenais uzdevums – radīt šo interesi un radīt prasību pēc izglītības, pēc savas pievienotās vērtības pieauguma visu mūža garumā. Un nobeigumā es gribu pateikt sirsnīgu paldies Kaģa kungam. Šis projekts E-klase ir brīnišķīgi laba lieta, un ir brīnišķīgi laba lieta sapulcēties vienkopus, apmainīties domām un idejām, noklausīties interesantus priekšlasījumus, ar to es nedomāju savējo, bet tos, kas turpinās, bet arī šo varat atzinīgi novērtēt, bet tad, kad es pabeigšu, kad es kāpšu lejā, jūs drīkstēsiet mazliet aplaudēt. Un piedalīties radošās un būtiskās diskusijās par to, kā svēto pedagoga misiju vislabāk piepildīt. Veiksmi jums šodien un paldies, ka klausījāties! Paldies, ministra kungs. Man vienmēr patīk klausīties jūsu runas, jo viņas ir dinamiskas, tā kā Mocarta 41. simfonija, bet nav tik garas tā kā Šostakoviča 9. Vienmēr ir interesanti klausīties. Nu, diriģents mums ir, orķestris, pat viens klausītājs ir, un es ceru, ka arī pie datoriem sēž un mūs klausās vēl citi interesanti. Kas mums vēl trūkst? Kas mums būtu vajadzīgs kā kārtīgam orķestrim? Koncertzāle. Jo orķestris bez savām mājām, kā tas ir iespējams, vai ne? Tāpēc šeit mums atkal ir jāatgriežās pie mūsu vēju pilsētas, jo Liepāja tiešām māk ne tikai uzbūvēt skaistu koncertzāli, bet rādīt priekšzīmi vienmēr. Un par to paldies namatāvam Uldim Saskam. Labdien, Vēju pilsētā, jeb šodien Saules pilsētā, jo Liepājā pēc statistikas ir visvairāk saulaino dienu. Tā kā apsveicu jūs ar šo saulaino dienu un ierašanos Liepājā. Bet, ja šodienas tā tēma, ko šī pasākuma vadītājs iesāk, ir diriģēšana un orķestris, tad es patiešām vienmēr abrīnoju tos mūsu simfoniskā orķestra diriģentus, kuriem viss tas orķestris klausa uz vienu, tā teikt, rokas kustību. Ja. Diemžēl ministrijā tā nav, nozarei man domē arī nav, jo mums pārāk liela ir demokrātija un vajag grūti ir kaut kādas reformas tādā veidā realizēt. Bet tas viss pie lietas, un šī konferences tēma ir tādas pārmaiņas nozarē un E-klasē, tad es varbūt tā nedaudz padalīšos ar pārmaiņām Liepājā sākotnēji. Es nebūšu tik zinoši, kā jūs šeit visi savā nozarē, izglītības nozarē, bet dažas lietas es jums tomēr mēģināšu pastāstīt. Šajā vietā, kur šodien ir koncertzāle, te bija viens kinoteātris. Viņš saucās Liepāja ar aiznaglotiem logiem. Diezgan nejauki jau izskatījās, un visi saprata, ka te ir vajadzīgas arī kādas pārmaiņas, un lai līdz šie koncertzālē nonākt, mēs patiešām diezgan garu ceļu izgājām, un tas nebija vienkārši, jo liepājnieki jau pirms 100 gadiem bija sapņojuši, ka viņiem būs koncertzāle, un arī to vēstures rakstos var kaut kā minēt. Gluži 100 gadus ne, bet diezgan lielu garu posmu mēs izgājām tā soli pa solim, lai nonāktu pie tā, lai šodien jūs visi šeit būtu un varētu baudīt šo koncertzāli. Un tie, kas te vēl nav bijuši, ir vērts arī izstaigāt arī pārējās zāles un redzēt, kā šeit darbojas muzikas skola, kā šeit darbojas orķestris un arī citas iespējas.
Bet runājot par pārmaiņām, es gribēju padalīties vēl ar dažām tādām pieredzēm, jo Liepājai faktiski bija jāpārdzimst no reiz pilnīgi slēgts militāras pilsētas un jāveidojas par modernu, atvērtu pilsētu, kura būtībā bija jāpārveido no viena gadsimta uz cita gadsimta kvalitātēm. Un tad, kad es vēl sāku strādāt, man bija jāsaskarās ar tādām jau šodien jau pilnīgi nesaprotamām lietām, jo siltuma apgāde bija pilsētā pilnīgi sagrauta, un katru Ziemassvētkus mums nāca ar brīdinājumu, ka apkura nebūs, jo tur parādi un tehniskas problēmas un tā tālāk. Beigās nācās tā itīgi uzrocīt rokas, iepazīties ar visiem tiem zobratiņiem un izdzīt ārā sliktos, ielaist iekšā labos un kopā ar kompetentu uzņēmumu Latvenergo uzbūvēt vienu no modernākām siltuma apgādes sistēmām, kur šobrīd tiek darbināta un vairs nav atkarīga ne no Krievijas gāzes, ne no kādiem citiem ārējiem faktoriem, bet dod darbu šķeldas gatavotājiem šeit ārpusē. Un toreiz vēl bija arī tādas situācijas, kad arī nebija naudas, kad es sāku strādāt, tad pilsētas, pat apgaisma pilsētā slēdz naktī ārā. Un, tādu pieredzi mēs pārņēmām, bet, tā teikt, no tā visa esam baigi daudz mācījušies un varam arī citiem dot savu pieredzi, lai uzbūvētu 21. gadsimta pilsētu. Ja mēs runājam par dažādām reformām, Latvijā tas arī tāds lamavārds jau bijusi, jo pat tāda partija, kur saucās Reforma partija, kur visu gribēja, tā teikt, nosaukt zem reformām, un varbūt bieži vien pat nepadomājot, vai tas dos vispār kaut kādu pozitīvu ietekmi, un vai tas būs kāds labums no tā mums un mūsu bērniem. Bet ar ko mēs šobrīd izglītības nozarē, var teikt, varam padalīties un lepojamies, ka mums izdevies ir diezgan modernu tehnikumu izveidot, kur tiešām tās laboratorijas un visas tās iespējas, ko tur šodien var mācīt jaunajiem liepājniekiem un reģionu iedzīvotājiem, ir sākot no automehāniķiem vai pavāriem. Tur ir kaut vai tās virtuves iekārtas ir tādas, kur diez vai retā Rīgas smalkākajā krogā vispār tādas varētu būt. Līdz ar to tur ir sagatavota viss tā iespēja, lai audzēkņi iegūtu visaugstāko kompetenci. Un vēl viena lieta ir, ko mēs, kā jau mūzikas pilsētā, mēs iesaistījāmies tajā procesā, kas saucās Mūzikas un mākslas un dizaina vidusskolas, tāds kopējs projekts vai pikts, lai radītu jaunu spēku abām šīm nozarēm, kur viena arī šeit pat skolā mācās un ir izveidota pilnīgi jauna tāda skolas identitāte ar mērķiem un jauniem sasniegumiem un starptautisku mērogu pasākumiem. Un tad uz šīs skatuves jūs iedomājaties, kad mazie Liepāji un tādi mazi vēl spēlē kopā ar simfoniskā orķestri jau tādiem augsts raudzes māksliniekiem. Es pilnīgi droši jums varu apsolīt, ka Liepāja jau tā jau ir jau tāda kadru kalve mūzikā un katru 2., 3. roka mūziķi jūs droši vien varat atpazīt pēc uzvārda, kurš nācis un Liepājas, un mēs dosim atkal jaunu, nopietnu ieguldījumu Latvijas mūzikā un mākslā tieši caur šo. Un vēl tiešām liels prieks, kad tas sadarbībā, protams, ar izglītības ministriju un pirmā reize ir, kad mēs Eiropas fondus varam izmantot tātad visu skolu sakārtošanā un tad, lai jau klāt pie vienas no skaistākām Latvijas skolām, no mūsu pirmās ģimnāzijas vai vienas no lielākām 5. vidusskolas, lai pārējās skolas tad arī būtu tādā kvalitātē, lai mēs varam būt priecīgi, ka mūsu bērni un mazbērni dodas uz pašām labākajām un sakārtotākajām izglītības iestādēm. Jo skaidrs ir viens, ka nākotne ir balstīta uz zināšanām,
nākotne ir balstīta uz izglītotiem cilvēkiem, uz modernu izglītību, uz intelektuālās kapacitātes stiprināšanu un spēju pielāgoties tiem jauniem izaicinājumiem, kas nāk pasaulē pāri šobrīd. Un tā kā te nesen klausījos vienā seminārā tāda Eiropas līmeņa biznesa cilvēkiem, kuri teica, ka tuvākos 10 gados pusi no tradicionālām profesijām vairs nebūs. Viņas mainīsies, nāks jaunas, un līdz ar to vēl svarīgāk kā jebkad šobrīd ir celt izglītības kvalitāti un domāt visvairāk par to, kā vispareizāk, kā visefektīvāk izglītot mūsu jaunatni. Nu jā, un es pilnīgi noteikti gribu teikt vienu lietu, ka ja arī kādreiz es aicināts arī valdībā strādāt, tad es pilnīgi noteikti negribētu būt ne veselības, ne izglītības ministrs, jo viņam ir, tā teikt, viņiem ir tas pārmaiņas tādas, kas skar tik lielu iedzīvotāju daļu. Un tik daudz to kompromisu ir jāatrod, ka Dievs viņiem stāv klāt. Lai jums jauka diena Liepājā un izmantojiet Liepāju ne tikai konferencē, bet arī turismā, atpūtā un baudiet. Paldies! Paldies Saskungam! Paldies arī no E-klases un no organizatoriem par to, ka mums ir iespēja šeit būt, par šīm telpām, par ļoti laipno uzņemšanu un par to, ka mums būs arī rītdien, tiem no jums, kas paliek pa nakti, iespēja baudīt Liepājas tikko uzsvērto kultūras un atpūtas dzīvi. Mēs esam gandrīz nokomplektējuši visu sastāvu, mēs esam gandrīz gatavi, bet tikai gandrīz. Ir orķestris, ir diriģents, ir vieta, kur muzicēt, bet ir vēl viena ļoti, ļoti svarīga nianse, kas pat patiesībā nemaz nav nianse. Kur ir tā dāma, kas bļāva, ka pirmā viola tomēr ir svarīgākā persona, kurā orķestrī? Kur jūs esat droši? Jūs tur, ja? Sakiet, jums kā profesionālai violistei, kas jums ir nepieciešams, lai jūs būtu tas, kas jūs esat? Palīgi instrumenti arī, es sapratu, bet vārds instruments tomēr skanēja tā skaļāk, vai ne? Instruments ir tas, kas ir nepieciešams jebkuram kārtīgam profesionālam, kur nu vēl mūziķim. Un jums ir tiešām paveicies, jo jums ir ļoti labi instrumenti. Latvijas izglītības sistēmas Stradivārī. Kaģa kungs. Labrīt visiem, ar kuriem es vēl neesmu paspējis sasveicināties. Jūs droši vien redzat, kā es nosargu pēc šitādām visādām aizdomīgām uzrunām. Man ir prieks, ka jūs esat šeit tik kuplā skaitā, neskatoties uz to, ka Latvija ir tik maza, ka no otra Latvijas gala ir jābrauc uz šejienu veselas 6 stundas. Un es abrīnoju tos no jums, kuri šo ceļu šeit ir mērojuši, bet arī tiem, kas nevarēja atbraukt. Es ceru, ka arī viņi varēs kaut vai attālināti piedalīties šī mūsdienas pasākumā. Ko es noteikti gribēju vēlreiz pateikt, paldies Liepājas domei un arī Liepājas izglītības pārvaldei. Jo bez viņu fantastiskā atbalsta šis pasākums Liepājā noteikti šeit nebūtu, un ja arī būtu, tad ne tādā kvalitātē, kā tas ir šodien un kā tas ir paredzēts visas dienas gaitā. Bet par šo kredo vai motīvu, kāpēc mēs esam šodien šeit sapulcējušies, par pārmaiņām. Pārmaiņas jau notiek vienmēr visās jomās, visu dzīvi, un bez pārmaiņām nav iedomājams pilnīgi nekas. Bet laikam ir tā, apstākļi sakrituši, gan iekšējie, gan ārējie, gan tie, ko mēs varam ietekmēt, gan tie, ko mēs nevaram ietekmēt, ka
izglītības sistēmā ir tas brīdis, es pat teiktu, jau ilgstošs brīdis, ja vispār tā drīkst izteikties, kad šīs pārmaiņas ir lielas, plānojās lielas, un arī tie mērķi, kādēļ tas viss tiek darīts un plānots, ir, teiksim tā, ļoti cēli. Jo mēs taču runājam par mūsu jauno paudzi, kuriem skola ir ļoti bieži gandrīz tas pats, kas ģimene. Atsevišķos gadījumos pat vairāk nekā ģimene. Es ļoti labi, varbūt pat nevis ļoti labi saprotu, bet spēju, man vismaz liekas, ka es spēju saprast gan šo iecerēto pārmaiņu mērķi un uzdevumus, gan man šķiet, ka es arī spēju saprast jūsu, tas ir izglītības sistēmas darbinieku noskaņojumu, raizes, cerības un visu to emociju gammu, kas ir saistīts ar pārmaiņām. Jo, kā jau ministra kungs teica, tā ir izkāpšana no komforta zonas, kas lielākajā daļā cilvēku izraisa, ko tur liekties, ne pašas labākās emocijas. Bet ir, protams, jāsaprot, ka bez tā dzīve nevar pastāvēt un laimīga nākotne nekādā veidā nav iespējama, ja no šīs komforta zonas vajadzīgajos brīžos nekāpj ārā. Bet runājot par mums kā par E-klasi, mēs sakam, mēs esam instruments un iespējams arī nekas vairāk. Un paviršam skatītājiem varētu šķist, ka mūsu loma visā šitajā procesā ir salīdzinoši neliela, no kā varētu iedomāties, ka mums tā īsti no kaut kādas komforta zonas ārā nav jākāpj, un tāpēc mēs te tādi visi smaidīgi un ar rozā vaigiem un tā tālāk. Bet tā ir sanācis, ka mēs E-klase, ko mēs varētu nosaukt, tiešām tā tehniski runājot par tehnoloģisko nodrošinājumu, jeb par šo te instrumentu, mēs esam iesaistīti tik dziļi izglītības procesā un šajā gadījumā arī pārmaiņu procesā, ka mums dzīve noteikti nav pašlaik rožu dārzs. To es varu apgalvot par prieku tiem, kuriem patīk arī citiem neiet tik viegli. Un tā nelaime, varbūt pat ne nelaime, es teiktu, tas lielais izaicinājums mūsu frontē ir tāds, ka mūsu uzdevums ir radīt instrumentu, kurš ne tikai atbalstīs jūsu centienus un vajadzības uz šīm pārmaiņām, bet ideālā gadījumā arī proaktīvi palīdzēs virzīt šīs pārmaiņas. Un te sākās pats interesantākais stāsts. Droši vien, ka lielākā daļa no jums, droši vien arī ministra kungs zināmā mērā piekritīs tam, ka mēs nezinām precīzi to rezultātu, uz ko mēs gribam aiziet. Kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs taču neejam uz kaut kādu rezultātu, kurš ir sasniedzams vienā dienā kaut kad, piemēram, 30. gadā, un pēc tam dzīvosim laimīgi nākošos, 1000 gadus. Un, ja mēs šo te grūti formulējamo uzdevumu tagad nododam mums, tehniskā nodrošinājuma izstrādātājiem, tad tas darba uzdevums apmēram sanāk kā pasakā. Aizēj tur nezinu kur, atnes to nezinu ko.
Un tad sākās briesmu lietas. Tad mēs pieaicinām programmētājus, zīlniekus, burvjus, ekstrasēnus un citu aizdomīgu profesiju pārstāvjus un mēģinām kaut ko uzburt, lai jums būtu ne tikai labi, kā šis te atbalsta instruments, bet lai mēs gribam skriet vismaz pussolīti uz priekšu, ja pareizāk sakot, pa priekšu, lai vismaz tajā sadaļā, kas ir saistīts ar E-klasi, jums nebūtu jālauz galvu. Lai, kā es teicu, lai mēs proaktīvi varētu palīdzēt virzīt šīs te pārmaiņas. Un tas ir tas lielais mūsu izaicinājums. Bet runājot par to, kas ir ieplānots šodien, šīs te lekcijas, darbnīcas, vienalga, kā mēs to visu nosaucam, tā mūsu dziļā doma bija tāda, iedot jums šodien kaut ko, lai jums būtu vēl viena kripatiņa stimula un enerģijas iet uz priekšu visā šajā te grūtajā pārmaiņu procesā. Un es ļoti ceru, ka jūs arī iegūsiet gan kaut ko jaunu, gan varbūt liela daļa no jums arī iegūs apstiprinājumu jau savām domām vai aizdomām vai pārliecībai par to, ka tiek darīts pareizi vai varbūt tieši otrādi tiek darīts nepareizi. Un ja kaut kas tiek darīts nepareizi, tad mēs, kā E-klase, noteikti ceram uz atgriezenisko saiti no jums, lai mēs zinātu, uz kuru pusi savu kuģi stūrēt. Un es ļoti ceru un domāju, un esmu pārliecināts, ka izglītības ministrija arī cer uz atgriezenisko saiti. Bet kā tur bija, kā inženieri lieto jēdzienus negatīvā un pozitīvā atgriezeniskā saite. Šoreiz laikam ir jārunā par pozitīvo atgriezenisko saiti. Šadurs kungs purina galvu, ka vajagot negatīvo. Bet negatīvā atgriezeniskā saite ir tā, kas nostabilizē procesu. Bet, ja mēs runājam par pārmaiņām, kur mēs vēl varbūt pat īsti paši neesam nodefinējuši, ko mēs gribam sasniegt, tad varbūt tomēr pozitīvā saite ir vietā. Bet laikam tas ir atsevišķs strīdu temats. Jebkurā gadījumā paldies visiem, kas esat atnākuši ar labu noskaņojumu. Un es gribētu teikt, laižam, lai tā būtu rūts. Paldies! Lai tā būtu rūts. Es tikai gribēju piebilst, ka jūsu runas laikā, kad jūs minējāt, ka no otra Latvijas gala ir jābrauc 6 stundas, tad netālu no manis zālē izskanēja tāda nepārāk pat klusa un pārliecinoša balss 7. Līdz ar to man kā cilvēkam no malas, kā tautas pārstāvim, secinājums: ministra kungs, skolotājiem vajag ātrākus automobīļus. Tas ir viens no šīs dienas uzdevumiem. Bet atgriežoties pie būtiskā, atgriežoties pie mūsu simfonijas. Vieta ir, orķestrs ir, instrumenti ir, taktmērs ir pareizais un tonalitāte ir īstā. Līdz ar to mēs tiešām varam uzskatīt, ka šīs dienas konference ar šo arī ir atklāta. Aplausi visiem jums! Un vēlreiz paldies, ka esat ieradušies. Tagad drīkstat atslābt. Oficiālā daļa ir beigusies. Kungi var nedaudz atlaist kaklasaiti. Tagad mēs pievēršamies tam, kāpēc jūs visi esat atbraukuši, jaunu zināšanu iegūšanu. Bet pirms tam ir jāsaprot, kā tas notiks, tāpēc pāris tehniska rakstura jautājumi, kuri man jums ir jāprecizē. Pirmais un pats svarīgākais – pusdienas. Būs. 5 cilvēki sāk pat aplaudēt. Pusdienas būs. Un pusdienas šodien būs lejā foajē 1. un 2. stāvā. Ja jums ir jautājums, kā es pie viņām tikšu, tad Liepāja ir unikāla pilsēta. Jūs tagad skatieties man roku.
Un tagad paņemiet savus vārdu kartes, tās, kas jums ir piespraustas, un apgriežiet viņas riņķī. Redzat? Brīnumi notiek Liepājā. Tur jums ir atrodamas pusdienas. Tad ar šiem te kuponiņiem, kur atrodas jūsu vārda kartīšu aizmugurē, jūs varat šodien iegūt pusdienas 1. un 2. stāvā. Un tas būs dienas un rīta lekcijas, tad rīta un dienas lekcijas starplaikos. Tagad par pašām lekcijām. Te nu man arī ir jāatver vaļā pieraksti, visu es nevaru atcerēties, pat ar savu izglītību. Tāpēc precizēsim tā, lai ne man, ne jums neaizmirstās, kur, kā mēs šodien tiekamies. Tātad rīta lekcija mums ir no 12. līdz 13. Un šeit, lielajā zālē, rīta lekciju mums vadīs Mūža izglītības un kultūras institūta Vitae vadītājs Rolands Ozols ar lekciju 7 lielās mūža izglītības idejas un kompetenci pieeja izglītībā. Tas ir šeit, lielajā zālē, un šeit pat lielajā zālē pēc pusdienām, tātad 14:00, jums visiem labi zināmais antropologs Roberts Ķīls ar lekciju Darbs un profesija, kam tad un kādu izglītību. Lūk, tie no jums, kas ir pieteikušies uz šīm te lekcijām un to, kuras lekcijas būs īstās, ja nu kāds neatcerās, droši jūs varat pajautāt kādam no E-klases pārstāvjiem vai arī ieskatīties jūsu izdevuma materiālos, jo tur jums katram ir jūsu individuālais dienas plāns. Paceļ roku, kurš ir aizmirsis, uz kuru lekciju viņš bija pieteicies? Malači. Redziet, izglītot publiku tomēr. Ja jūs esat pieteikušies uz kādu no lekcijām, kuras ir mazajās zālēs, tātad kamerzālē, vai arī eksperimentālajā skatuvē, vai arī zālē Civita Nova, tad tur tas viss ir nedaudz sarežģītāk. Jo tur lekcijas mainīsies, un tāpēc es jums precizējuši, ka eksperimentālajā skatuvē, zālē, kur atrodas 6. stāvā, rīta lekciju vadīs ekonomists Andris Strasts, un tēma būs, vai gribam sekot dinozauriem. Pārmaiņu teorija un prakse. Savukārt turpatās eksperimentālās skatuves zālē 6. stāvā mums Baltijas vadošā neatkarīgā vadības konsultācijas uzņēmuma Civita partneris Gatis Bolinskis vadīs lekciju aptaujas ar E-klases starpniecību 360 aptauja pašnovērtējuma ziņojumam. Tātad tā mums ir eksperimentālā skatuve. Savukārt, ja jums bija liela vēlme satikties ar augstā emocionālā intelekta centra cilvēkam pārstāvi Zoargusu, jā, dažiem pat bija tāda izsauksmes, sajūsmas sauciena zālē, tad viņš ar lekciju treniņš emocionālā intelekta metodes labākai pašsajūtai un klases darbam. Šī būs gan rīta, gan dienas lekcija, un tas atradīsies zālē Civita Nova, bet tā, kas ir 6. stāvā. Lūdzu, nesajaukt, ja jūs aiziesiet uz to zāli, kas ir 1. stāvā, jums būs ļoti vientuļi. Visticamāk arī garlaicīgi. Ja? Tāpēc cenšamies nesajaukt. Nu ko, šķiet, ka visas no lekciju tēmām būs izrunātas. Kāds vēl meklē, kāds mēģina saprast, ar kuru no kolēģiem, uz kuru no lekcijām viņš dosies. Tad man ir tikai neliels lūgums jums visiem, īpaši domājot par tiem cilvēkiem, kas atrodas balkonā, par maniem perkusionistiem. Tad, kad mēs šeit pat lielajā zālē 15:20 tiksimies uz perkusionisti gatavi, uz izlozi, jā. Tad, protams, ka būs arī slavenā un īpašā dienas daļa, protams, ka būs noslēgumā izloze. Tad, kad mēs šeit tiksimies uz konferences noslēgumu un uz izlozi 15:20, lūgums atgriežaties šajās pašās vietās, kuras jūs sēžat pašlaik. Lai nerodās kāda pārpratuma, ka kāds iet uz savu mīļāko vietu uz balkonu, un tad viņam 10 minūtes ir jānāk kaut kur atpakaļ. Jo jūs redzat, te ir pastaigāties pa šo teritoriju var tā kārtīgi. Piekritīsiet. Lūk, tāpēc tad, kad atgriezīsimies zālē pēc pārtraukuma pašās beigās, tad lūdzu atgriežaties šajās pašās vietās. Bet ja jūs esat pieteikušies uz kādu no lekcijām šeit lielajā zālē, tad jūs droši no balkona uz to lekciju laiku varat nākt tuvāk tautai. Sarunāts, ja? Un es tikko atcerējos, ka es pat nepieminēju laikam vienu lekciju, kas notiek arī kamerzālē. Kurš ir uz kamerzāli pieteicies? Redziet, cik daudz.
Tāpēc, ka kamerzālē gan rīta, gan dienas lekcija būs, un to vadīs Valsts izglītības satura centra projekta kompetenci pieeja mācību saturā eksperte Ilze Gaile. Ilze, vai tu esi zālē? Tu droši varētu, ne, viņi noteikti jau gatavojās lekcijai, ļoti pareizi. Un neaizmirstam, ka pusdienu pārtraukumā un visās kafiju pauzēs un jebkurā citā mīļā brīdī jūs lejā pirmajā stāvā foajē un otrajā stāvā varat apmeklēt mūsu burvīgos sadarbības partneru stendus. Dažus no viņiem jūs redzat šeit, pārējos es noteikti pieminēšu dienas laikā, jo bez draugiem nu nekādīgi. Esam gatavi? Varam sākt? Lai diena sākās un izdodas!